Čau, čau visiem! Joprojām mēģinu pielāgoties laikiem, mēģinu atrast to ērtāko laiku man, lai vadītu šīs nodarbības, bet cerams, ka jau atradu. Tātad, jā, bišķiņ pārcēla būs uz ap 3 ceturtdienās, tomēr nevis ap 2 pēc Anglijas laika, un attiecīgi 2 stundas uz priekšu, Latvijā būs ap 5. Tā man tomēr būs ērtāk. Sabīnīti, čau, čau! Prieks tevi redzēt. Jā, tāpēc nobīdīju bišķiņu laikus, tas nekas. Jebkurā gadījumā tiem, kas nesanāk šajā laikā, var skatīties ierakstā. Un paldies par jautājumiem, ko jūs uzdevāt, un šodien es sagatavoju nedaudz informācijas par jūsu jautājumiem. Daži jautājumi palika tomēr uz nākamo nedēļu, jo visu nevaru vienā nodarbībā iekļaut, bet nekas. Jebkurā gadījumā neviens jūsu jautājums nepaliks bez uzmanības, un visus jautājumus uz visiem jautājumiem es atbildēšu, un došu jums daudz interesantas informācijas ar skaistām bildēm. Tātad, joprojām atgādinu, ka jūs man varat sūtīt savus jautājumus gan uz Messengeri, gan lapā, gan grupā, kur jums ērtāk, gan uz WhatsAppu, jebkurā veidā sūtiet man savus jautājumus, un arī jūs varat uzdot savus jautājumus šeit komentāros pie nodarbība video, un man ir uztaisīta smuka klade ar visiem tiem jautājumiem un atbildēm, un viss tur tiek ierakstīts, un arī es ierakstu un atzīmēju, kurus es jau atbildēju, kurus vēl nē, un uz kuriem vēl vajadzētu atbildēt. Tātad droši varat uzdot jautājumus. Nu ko, sāksim ar to, kas mums jau ir. Es ļoti ceru, ka jūs mani labi redzat, labi dzirdat, ka nav nekādi pārtraukumi un viss ir kārtībā. Parasti ar skaņu varētu būt kaut kas nelabi, bet ja kaut kas neiet, tad jūs man obligāti komentāros uzreiz rakstiet un dodiet ziņu, ka kaut kas nav. Tātad, nu ko, aiziet. Viens no jautājumiem pagājušajā nodarbībā bija par saules akmeņiem, bija konkrēti jautājums par saules ortoklazu, un tad es izdomāju, ka man darētu pastāstīt jums vispār par to, kas ir saules akmeņi un ko tad sauc par saules akmeņiem. Jo, kad ir nosaukums saules akmens, tad nevar saprast, jo, protams, ka nevienam minerālam nav tāds nosaukums saules akmens, un tāpēc... Jā, Sabīnīt, paldies, dzirdi, redzi, superīgi. Tātad nav starp minerāliem tāds nosaukums saules akmens, un tāpēc par saules akmeņiem sauc vismaz 2 man zināmus minerālus, par kuriem es šodien jums pastāstīšu, un pastāstīšu arī, kāda ir starp viņiem tā atšķirība. Tātad saules akmens vispār, ko tad dod jebkurš saules akmens? Jebkurš saules akmens ir uzpildīts ar saules enerģiju, un visas saules īpašības dod pašpietiekamību, pašpārliecību, spīdēšanu šajā pasaulē un tādu ļoti, ļoti aktīvu kaut kādu darbību, kas ir virzīta uz āru, uzstāties, pievilkt uzmanību, jebkādā veidā gribēt, lai slavē, lai pievērš uzmanību, lai patiktu citiem cilvēkiem vispār pasaulē. Tāpēc tā ir tā spīdēšana, un tad jebkurš saules akmens, protams, ka dod to spīdēšanu, tādu saulītes, un arī pašcieņu, viss, kas ir ar to pozitīvo nozīmi, visas tās īpašības piemīt saulītei, protams, jo varbūt jūs atceraties, tie, kas zina astroloģiju, zina lauviņas, ja, un lauviņas ir zem saules, un tātad visas saules īpašības piemīt tipiskām lauvām, tāpēc, bet tipiskās lauvas ir maz, un tāpēc visas tās īpašības mēs varam piemērot arī šiem akmentiņiem. Tātad sāksim ar to, ka viens no tiem,
kuru es tomēr vairāk sauktu par saules akmeņiem, jo šeit ir vairāk tās saules īpašības, un viņas ir tādas spilgtākas. Jā, čau, Neli, man prieks tevi arī redzēt, klausos ar visu saules akmeņa krellēm un rokas sprādzi. Jā, saules akmens ir man ļoti mīļš, un ir īpaši šis, kas ir albīts, jā, tūlīt es stāstīšu vairāk par to, kas tas ir. Un man pašai ir gredzens, kuru Kristīna Reingolde man uztaisīja skaisti sudrabiņā, un viņš ir ļoti brīvs, ļoti skaists, ļoti mīļš un ļoti, ļoti arī radošs un kreatīvs. Tātad albīts, ja. Ir divi veidi saules akmeņus. Saules akmeņs ir gan albīts, un uzreiz nākamo parādīšu jums, tas ir saules ortoklas, atšķirība ir, un es stāstīšu tagad par katru atsevišķu un ar ko tad viņi atšķirās. Albīts ir minerāls. Minerālam albīts ir paveids oligoklas, un šis saules akmens ir tas oligoklas. Saules akmeni oligoklazu tieši sauc tautā vai tirgū par heliolītu. Tātad, ja jūs redzat nosaukumu heliolīts, tad tas ir domāts tieši šis oligoklas. Čau, Judīta, mēs tagad par saules akmeni runājam. Jā, un par heliolītu sauc to oligoklazu. Minerāla albīts paveidu. Un heliolīts ir ar hematīta un ilmenīta zvīņām, jā, tātad oligoklas ar hematīta un ilmenīta zvīņām saucās par heliolītu. It īpaši tajā neapstrādātajā gabaliņā jūs ļoti labi varat redzēt tās zvīņas, un hematīta, protams, zvīņas ir sarkanā krāsā, un ilmenīta zvīņas ir tādas zilganas. Mēdz būt oligoklas arī nevis oranžā krāsā, bet tāds pelēks, un tad viņam arī tās smukās zvīņas ir iekšā, bet mēs tagad runājam par saules akmeni, tātad par heliolītu, kurš ir oranžā krāsā, tātad oligoklas oranžā krāsā ir tas heliolīts. Un uzreiz uz nākamo saules ortoklas. Tātad minerāls ortoklas, kuru es nosaucu oranžā krāsā, es viņu saucu par saules ortoklazu. Jo ortoklas baltā krāsā, viņš ir tas saucamais mēnesis akmens, bet par mēnesis akmeni sauc arī adulāru. Es pierakstīšu, ka man jums arī jāpastāsta par mēnesis akmeņiem atsevišķi, kāda ir starpības starp mēnesis akmeņiem. Tur vēl ilgāk stāst, jo tur vairākus akmeņus sauc par mēnesis akmeņiem. Un tātad saules ortoklas. Ortoklazi mēdz būt balti, mēdz būt pelēki, oranži un tādi tumši pelēki un arī gandrīz melni. Un es zinu, ka Judītei patīk melns ortoklas, ja? Un ļoti smuki ir tie melnie ortoklazi kopā ar oranžām strīpiņām, tādām ļoti, ļoti skaisti eksemplāriņi. Tātad, ortoklas ir tāds ar mēnesis akmens spīdumiņu. Tātad iepriekšējam heliolītam nebūs tas mēnesis akmens spīdums. Un ortoklazam parasti ir arī tādas strīpiņas. Tā iekšējā struktūra ir bišķiņ citādāka. Jo tālāk es jums parādīšu, ar ko viņa atšķirās, un tad parunāsim arī par īpašībām, ar ko atšķirās. Tātad, es domāju, ka jūs jau redzat, atgriezīšu atpakaļ albītu, jā, viņš ir bišķiņ citādāks, viņš ir bišķiņ tāds asāks, košāks, brīvāks, un šis ir tāds maigāks, tomēr tāds sievišķīgāks un mēnesīgāks tāds, jā, un arī mazāk caurspīdīgs, protams, jo albīts biežāk ir vairāk caurspīdīgs, un šeit ortoklazā arī nav tie spilgtie diezgan palieli spīdumiņi, kā jūs redzat
albītā iekšā tie spīdumiņi ir palieli. Šeit viņi dažreiz mēdz būt spīdumiņi, bet viņi ir ļoti, ļoti minimāli, ļoti maziņi tādi. Un tātad ar ko viņi atšķirās? Rekur ir atšķirība, ja mēs paņemam lodi. Kreisajā pusē heliolīta lode, labajā pusē saules ortoklaza lode. Un, ja mēs ņemam atšķirību pēc īpašībām, tad viņa nav pārāk liela. Ja mēs skatāmies heliolītu, tad viņam ir 6,5 cietība, ortoklazam ir 6 cietība. Tātad heliolīts bišķiņ cietāks. Ja mēs skatāmies blīvumu, tad atkal heliolīts ir ļoti, ļoti minimāli smagāks par saules ortoklazu, bet ne īpaši. Un pats galvenais, kas ir singonija viņiem dažāda. Un heliolītam singonija ir triklīnā, kas nozīmē pilnu brīvību, pilnu savas izpausmes brīvību, bet saules ortoklas ir monoklīnā singonija, kura ieliek tevi sliedēs, un tev jāiet pa tām sliedēm tur, kur tev vajag iet, ja? Bet heliolīts dod pilnu brīvību soļot tur, kur gribās, ja? Tas dažreiz ir labi, bet dažreiz nav, jo nevienmēr mums vajag iet, kur mēs gribam, it īpaši, ja mēs nodarbojamies ar kaut ko konkrētu un mums vajag paņemt konkrētu virzienu, heliolīts tādā gadījumā skatīsies arī pa labi, pa kreisi un uz visām pusēm un var kaut kas cits ieinteresēt un jūs varat novirzīties no savu ceļu, novirzīties no savu mērķa. Tātad, ja radošās tēmās jums tomēr vajag nolikties uz tādām sliedēm un kustēties vienā konkrētā virzienā, lai jūs ved un jums rāda to virzienu, tad tomēr saules ortoklas būs labāk, bet heliolīts dos to brīvību, jūs varat daudz ko pamanīt, bet tāpat jūs varat arī novirzīties no savu virziena, tātad, tā kustība ir vairāk tāda haotiska, bet saules ortoklazam tomēr kustība ir vienā virzienā, kad jums tā uzmanība ir pievērsta kaut kādam vienam mērķim, kaut kādai, tam pašam virzienam, ja? Tā ir tā atšķirība. Un te es jums parādīšu arī, kāda atšķirība starp viņiem ir lodītēs. Ja jūs pērkat kaut kur lodītes, tad tā ir tā atšķirība. It kā heliolīta bildē un kreisajā saules ortoklaza bildē it kā gandrīz nav atšķirības, bet atšķirība ir, to jūs varat redzēt, ja jūs skatāties uz lielā ekrāna, uz datora ekrāna, heliolīts ir vairāk viņam viņš tāds caurspīdīgāks, un viņam tās zvīņas tomēr ir lielākas un košākas un tādas spilgtas. Bet saules ortoklazam nav tā kā zvijas, bet viņas dažreiz ir kā strīpiņas tādas spīdošas, un dažreiz ir tādi spīdumiņi, bet viņi tādi maziņi, un tad viņš viss pārklāts ar tādiem maziem mikroskopiskiem spīdumiņiem. Un vairāk heliolītā dažreiz arī ir kaut kādas strīpas, bet saules ortoklazam tomēr vairāk ir tās strīpas. Un visbiežāk saules ortoklazu jūs tomēr sastapsiet ar tādu mēnesi akmens spīdumu. Tas mēnesi akmens spīdums heliolītam nepiemīt tomēr, ja? Un kā labajā pusē saules ortoklaza bildē jūs redzat, tur tāds ļoti spilgts mēnesi akmens spīdums ir redzams. Tātad kā viņus atšķirt, dažreiz ir tādi eksemplāri, kurus grūti atšķirt, bet tomēr, ja piešaut acis, tad var jau ar laiku atšķirt viņus. Es domāju, ka ir saprotami, ja vēl ir kaut kādi jautājumi par saules akmeni un to atšķirību, tad jūs droši varat uzdot komentāros, es jums atbildēšu. Jā, tātad, ja jūs gribat justies brīvi iet, kur gribās kaut kādas ķert jaunas idejas un būt kreatīvi, ne tādi kā visi un haotiski momentiem radoši, tad lūdzu heliolīts, bet ja jūsu radošajā projektā vajag kaut kādu sasniegt mērķi un kaut kur aiziet
tur, kur jums ir nodoms iet, tad tomēr labāk paņemt saules ortoklazu, kurš jūs vedīs konkrētajā virzienā. Un, ja mēs ņemam saules ortoklazu, kur vairāk ir tas mēnesis akmens spīdums, tad tas arī bišķiņi savienos ar mēnesi, un neskatoties uz to, ka viņš ir saules akmens, viņš savienos nedaudz ar mēnesi, un ar mēnesi cikliem arī, un jebkurā gadījumā, jebkurš ortoklas savieno ar mēnesi cikliem un ar mēnesi, un tā tad jūsu emocijas vairāk būs pakļautas mēnesim, līdzsvaros viņš jūsu emocionālo fonu ar mēnesi cikliem. Tas sievietēm tas ir vispār ļoti labi. Tātad, un kāds vēl moments, saules akmeņus ļoti labvēlīgi, jā, saules akmens ļoti labi viņu uzlādēt saulītē. Droši liekat palodzē, protams, nevienus akmeņus, kurus jūs uzlādējat saulē, nevajag turēt saulē pārāk ilgi, lai viņi neizbalē, bet man nebija tādas pieredzes, lai kāds no saules akmeņiem izbalētu. Tātad droši liekat saulītē, palodzē vai vispār vēl labāk iznest svaigā gaisā, nolikt kaut kur zālītē vai kaut kur ārā saulītē smuki, lai viņš uzlādējās ar saules enerģiju, un saules akmenim ļoti patīk saule, viņš pilnīgi atverās, un visi tie spīdumiņi spīd pretī saulei un priecē aci, un uzreiz dod tādu iedvesmu un enerģiju un dzīvesprieku mums pašiem. Tā kā droši dariet to, un tas būs ļoti forši. Jā, Nelima raksta, paldies, tu jau man atbildēji, atraisa savu radošumu. Lieliski, jā, heliolīts ir fantastisks, Nelimai tieši heliolīts ir, bet saules ortoklazam arī nav nevainas, ja jums vajag iet konkrētu ceļu. Jā, Judīte, lūdzu, un tā ir tā atšķirība. Tātad pārējam uz nākamo jautājumu. No diviem cilvēkiem man bija jautājums gan par magnezītu, un arī bija jautājums par magnezītu un hovlītu un atšķirību starp tiem. Tātad pirmais jautājums bija par to, kā izskatās magnezīts apstrādāts un neapstrādāts, un otrs jautājums bija par to, kā atšķirt magnezītu no hovlīta, un vispār kāda viņiem tiem abiem diviem, kādas atšķirības ir. Atšķirības ir daudz, un sākšu ar to, kā izskatās magnezīts apstrādāts un neapstrādāts, un tad šajā bildē var redzēt magnezīts neapstrādāts ir labajā pusē, un apstrādāts ir kreisajā pusē. Magnezīts, kad viņš ir apstrādāts, viņam tās plaisiņas ir tādas brūnas, un pats magnezīts arī ir tādā ziloņu kaulu krāsā. Man te pašai ir daži eksemplāri, kurus es tagad pētu arī tuvāk rokās. Magnezīts ir ziloņu kaulu krāsā, pats minerāls iekšā. Tas baltais, viņam nav gluži balts, nav koši spilgti balts, bet viņš ir ziloņu kaulu krāsā. Un viņam tās plaisiņas, ne plaisiņas, viņas arī tādas brūnas ir. Un vēl runājot par magnezītu, visu to, ko es par magnezītu stāstīju pagājušajā nodarbībā, tie, kas nenoskatījās video, varat noskatīties, tur es stāstīju par magnezītu īpašībām. Ko es vēl aizmirsu piebilst klāt, protams, ka magnezīts satur magniju, kas ļoti labvēlīgi iedarbojās uz nervu sistēmu un palīdz mūsu nerviem, mūsu smadzenēm normāli strādāt. Vairākums dzer magniju, lai uzlabotu savu smadzeņu darbību un savu nervu sistēmu. Tātad strādājiet arī, ņemiet līdzi tam visam arī magnezītu, un viņš jums arī tajā jautājumā palīdzēs. Tātad tas ir par magnezītu, un tagad hovlīts. Hovlīts bišķiņ citādāks, viņam tās visas plaisiņas ir, viņas jau neizskatās vairs kā plaisiņas, viņas kā marmorā tādas dzīsliņas, un viņas ir
pelēcīgi melnas, pelēkas. Nu, jūs ļoti labi redzat bildē, kā tas izskatās. Neapstrādā veidā atgriezīšu atpakaļ magnezītu, un tagad atkal rādu hovlītu. Neapstrādātā veidā viņi ir līdzīgi, bet magnezītam atkal atgriež atpakaļ ir tomēr tā brūngana dzeltenā krāsa, un hovlītam ir tā pelēkā krāsa. Un arī tas baltums ir tieši balts, nevis tāds krēmīgā krāsā kā magnezītam. Tāpēc viņus var atšķirt ar to, ka hovlīts ir vairāk balts, ar tādām, viņam ir tie augstie toņi ar to pelēko un melno, un hovlīts ir bēšīgs ar, nu, tāds ziloņkalu krāsā, ar brūnām tām plaisiņām. Un hovlītam apstrādātam atgriežu, jā, tūlīt rādīšu jums, hovlītam apstrādātam, viņam tās, viņas nav kā plaisiņas, jā, viņas tādas ir biezākas un dažādi izmēra, bet magnezītam tomēr visbiežāk izskatās tomēr kā plaisiņas viņas, jā. Un te tā ir atšķirība. Atšķirība ir tāda, jūs redzat, magnezīts ir karbonātu klasē, hovlīts ir borātu klasē. Atšķirība, protams, ir liela ķīmiskajā formulā, pilnīgi kaut kas cits. Un, ja magnezīts ir vairāk tāds piezemēts, es tā teiktu, un viņš arī smagāks ir, jūs to redzat, jo tā tālāk apakšējā rindiņa, jūs redzat, pirmie skaitļi tā ir cietība, un otrie skaitļi tas ir blīvums, tātad tas smagums, ja, un cietība sākās viņiem ar 3,5, kaut kā man tur 1/4 izlīda, nu labi, kaut kāda kļūdiņa, bet nekas, un 3,5 līdz 4,5 ir magnezītam cietība, 3,5 līdz 6,5 ir hovlītam. Tātad hovlītam tās cietības svārstības ir lielākas. Tā hovlīts mēdz būt gan mīkstāks, gan cietāks, kad tas ir nepieciešams, viņš ir mīksts, kad tas ir nepieciešams, viņš ir cietāks, un vairāk var jums teikt pretī, tā to var teikt. Un nākamie skaitļi ir blīvums, ir tas smagums, un magnezīts ir smagāks, piezemētāks, un hovlīts ir vieglāks, bet vienalga hovlīts ir, nu, viņš ir apmēram tas, viņš ir bišķiņ vieglāks par kvarcu, nedaudz pavisam. Un liela atšķirība ir arī trigonālā sistēma. Singonija ir magnezītam un hovlītam ir monoklīnā sistēma. Tātad hovlīts vairāk jūs virzīs kaut kādā virzienā uz priekšu, bet magnezīts tieši apstāties, padomāt par savu virzienu, padomāt par to, ko mums tad vajag, ko tev pašam vajag, paskatīties uz sevi, un uz sevi, uz savām smadzenēm, uz savu nervu sistēmu, ja, un viss tas, ko es stāstīju pagājušajā nodarbībā par to, kad cik nevainīgs un svēts es biju, es esmu, es būšu, cik es varu būt un nomierināties un saprast, ka es tomēr esmu tā tīrā svētā būtne. Tātad ar to nomierināt savu nervu sistēmu. Hovlītam ir bišķiņ citādāk, viņam piemīt ūdeņradis, un tas dod viņam tādas interesantas. Par ūdeņradi man ir sava teorija, sava versija, jo ūdeņradis ir sastopams diezgan daudz Blavatskas grāmatās un, nu, vispār senajās grāmatās, un viņam piemīt diezgan tādas augstu vibrāciju ezotēriskas īpašības, tātad ūdeņradis, tā ir atsevišķa tēma, par kuru es kaut kad pastāstīšu.
Bet ne šoreiz. Jebkurā gadījumā visi minerāli, kuros ir ūdeņradis, viņiem piemīt kaut kas dievišķīgs, ja? Bet tajā pašā laikā ar Dievu vadīti mēs esam ar Hovlītu, tas mums jebkurā gadījumā ved uz priekšu, nevis uz augšu, jā, jo monoklīnā singonija tomēr nav par to, lai ietu uz augšu kaut kādā veidā attīstīties, bet par to, lai ietu uz priekšu un attīstītu to, kas jau mums ir, attīstīt uz priekšu, tātad virzīt to, kas mums ir, konkrētajā virzienā, jā, bet ar Dieva palīdzību. Un dažreiz izejot no cietības, dažreiz maigi, dažreiz cietāk bišķiņ, jā, bet virzīties tajā virzienā. Magnezīts ir vairāk par to, lai apstātos un izvērtēt sevi un nomierināt sevi un tomēr pievērst uzmanību vairāk sev. Jebkurā gadījumā viņi abi divi nav caurspīdīgi, tāpēc viņi abi divi ir vairāk par kaut kādu iekšējām lietām, iekšējo pasauli, abi divi ir baltā krāsā, un tas ir par mūsu svētumu, par mūsu nevainību, visas tēmas, un arī vienīgais moments, ka magnezītam klāt ir tas dzeltenumiņš, un dzeltenumiņš, brūnumiņš, kas piedod tādu mājīgumu tam visam, maigumu un komfortiņu, bet tas arī ir vajadzīgs, kad, lai mēs apstātos un tomēr nomierinātu savus nervus, tas viss mums ļoti, ļoti nāk un skan un nāk klāt. Un Hovlītam tomēr klāt ir tā pelēkā krāsa, vairāk apzinātības, lai mēs ietu uz priekšu, ar Dieva palīdzību ietu uz priekšu un darītu to, ko mums vajag darīt, un mūsu to lietu, ko mēs daram, padarīt, attīrīt un padarīt tādu baltāku, svētāku un nevainīgāku. Nu, tāda ir tā atšķirība. Es ceru, ka es atbildēju Sabīnītei, interesē tas jautājums, tā atšķirība starp viņiem. Es ceru, Sabīna, ka es atbildēju uz tavu jautājumu. Ja tev kaut kas vēl papildus gribās, tad droši prasi kaut vai šeit ēterā vai nu raksti man personīgi. Tas ir par magnezītu un Hovlītu un par to, ar ko viņi atšķirās. Nākamais jautājums, bišķiņ, es vēl gribēju piebilst klāt, pagājušajā nodarbībā es ieminējos par to krāsu sadarību, nesadarību, ja, un ļoti, ļoti smuki, es tieši runāju, pieminēju to piemēru par sarkanu un zilu krāsu, ja mēs savienojam vienā kaut kādā izstrādājumā vai kaut kādā mūsu darbībā ar akmeņiem savienojam kopā sarkanu un zilu akmeni, tad lūk, kāds ir rezultāts, jūs to varat redzēt, manī ļoti interesē tie, kas skatās tiešraidi, kā jums, cik komforti jums ir šis krāsu savienojums, uzrakstiet man lūdzu komentāros, cik jums pašiem komforti ir šis savienojums. Viņš ir ļoti, man personīgi, viņš ir ļoti neparasts, viņš ir tāds pretstats, tātad, savienot šīs divas krāsas ir savienot neiespējamo. Savienot neiespējamo. Un sarkana krāsa ir par to, lai uzdrošinātos, un zilā krāsa ir par to, lai samierinātos. Un kaut kādā brīdī, kaut kādā momentā uz īsu laiku šis komplekts varētu dot kaut kādas, tas var patikt, to var gribēties, bet paskatieties uz interjeru, vai jūs varētu ilgi nodzīvot tādā interjerā. Es šaubos. Savienojot sarkanu ar zilu krāsu, ja mēs krāsas abas divas savienojam, mēs saņemam violeto krāsu. Violetā krāsa ir gan pārmaiņu krāsa, gan šizofrēnijas krāsa, un jo
miers un enerģija saiet kopā, un tad kaut kādā brīdī tas varbūt mums var kaut kur noderēt. Jā, kad mēs gribam savienot kaut ko nesavienojamu, bet ilgi mēs ar to komforti sadzīvot ar tādu komplektu nevarēsim, un arī ilgi staigāt tādā tērpā vai nesāt sarkan zilas rotas, ilgu laiku būs ļoti grūti, un tas tomēr atstās kaut kādu tādu diezgan lielu un īsti pozitīvu varbūt iespaidu uz mūsu psihi. Jā, Neli, man nepatīk, Sabīnai patīk, jā, varbūt Sabīna tev gribās kaut kādas bišķiņu pārmaiņas, un varbūt sarkans kopā ar zilu, kad nevar saprast, ka es gribu skriet vai gribu apstāties, tā arī mēdz būt. Un Nelim raksta nepatīk spiež uz galvu. Jā, ir tāds moments, kas spiež uz galvu, kad rodās tāds iekšējais diskomforts. Tad ko tam man darīt? Man samierināties vai man uzdrošināties? Ļoti interesants moments, kad korundi, safīrs, protams, mēdz būt vairākās krāsās, bet viss biežāk izmantojams ir zils, un rubīns ir sarkans, ja, un ja mēs savienojam vienā rotā sarkanu rubīnu ar zilu safīru, nu tad arī sanāk tas interesantais moments, kad rubīns jums liek iet un kaut ko sasniegt, jā, uzdrošināties, un safīrs jums tomēr liek samierināties un likt visam mieru, un tad, nu, ko tad darīt, jā, un kad abi divi viņi diezgan stipri, nu, tas var būt diezgan nekomforti savienot vienā rotā rubīnu ar safīru. Judīte raksta, man ir spiedīgi, kā cīņa nedaudz, kurš uzvarēs. Jā, Judīt, tieši par to es arī runāju. Aira raksta attiecīgos noskaņojumu brīžos jādara. Jā, kā es saku, tas ir uz kaut kādu īsu brīdi. Man pašai bija ļoti interesanti, man kāzās bija arī vīram bija zila krāsa, zils kostīms, un man bija tā sarkanā krāsa, bet man bija sarkanā tumšā krāsa, man bija tāda bordo krāsa. Un, jā, bet mums arī viss tas pasākums saucās ledus un uguns, jā, kad satiekās ledus ar uguni, nu kas tad tur tālāk būs. Tā, un Sabīnīt raksta, ne interjerā nevarētu ilgi, bet detaļas, apģērbs un tā mazumiņā kādreiz jā. Mazumiņā kādreiz jā, tas jā, bet tā, ka pastāvīgi un uz ilgu laiku tāds komplekts būs tomēr smags. Un, jā, un tāpēc es saku, kad jūs savienojat akmeņus vienā rotā kaut kādā, vai jūs arī strādājat ar dažiem akmeņiem vienlaicīgi, tad ņemat vērā, kad savienojot nesavienojamas krāsas, jūs tomēr varat bišķiņ radīt sev iekšējā savā pasaulē tādu diskomfortu. Tātad tas bija par sarkanu un zilu. Kad runā mutiski, tas ir viens, bet kad parāda bildē, tas ir pavisam cits, un tāpēc man patīk vienmēr piemeklēt kaut kādas bildītes. Nākamais bija moments attīrīšana ar bļodu. Pagājušajā nodarbībā es par to ieminējos, bija tāds jautājums, un jā, es attīru minerālus ar skanošo trauku, un man no visiem attīrīšanas veidiem man tas patīk visvairāk, jo ir pierādīts, ka skaņa attīra, skaņas vibrācijas ir ļoti spēcīgas, ir īpaši šo skanošo tibetiešu trauku skaņa ir ļoti, ļoti spēcīga, un spēcīgi var attīrīt jūsu akmentiņus. Tātad jūs liekat savus akmeņus iekš bļodes, iekš trauka, un tur ir divas iespējas attīrīt, vai nu sitot ar to apaļo, vai nu griežot pa maliņu ar to otro kociņu, un tad arī ir tas efekts. Vienīgais tās vibrācijas, tās notis ir citādākas. Mums ir iespēja mūsdienās, paldies tehnoloģijām, uzlādēt sev aplikāciju. Telefonā var uzlādēt aplikāciju, kura izmēra apkārtējās
frekvences, kas apkārt skaņām, viss, kas mums te notiek apkārt, ir, ka jebkurai skaņai ir sava frekvence. Un šī aplikācija var izmērīt tās frekvences, un attiecīgi jūs varat iztestēt, kādas notis, kādas frekvences ir jūsu traukiem, kas jums mājās ir skanošiem traukiem, un arī varat saprast, tad patestējot ar šo aplikāciju, jūs varat saprast vibrāciju, frekvenču, nošu starpību starp to, kad jūs sitat pa trauku, un starp to skaņu, kad jūs vedat pa maliņu ar kociņu. Atšķirība ir, un attiecīgi, kādu rezultātu jūs gribat sasniegt, tā jūs arī darbojaties, bet ļoti viegli notestēt ar to aplikāciju. Tā ir tāda ļoti forša lieta. Un ļoti interesanti mans vīrietis parādīja nesen, es kaut kā nebiju iedomājusies par to, un es neteikšu, ka es nezināju, bet man liekas, ka es pirmoreiz mūžā dzirdēju, tajā brīdī man tā likās, viņš paņēma saslapināja pirkstu, un glāzē bija nedaudz ūdens, un viņš pa maliņu veda ar pirkstu, un bija tāda pati skaņa, līdzīga kā traukam, un tad mēs testējām to ūdeni, lējām mazāk un vairāk, un tad bija tās frekvences, mērīja arī ar to aplikāciju, un tās frekvences arī bija dažādas, izejot no tā, cik daudz tur to ūdeni ielej. Tātad jūs varat patestēt ar jūsu mājas glāze dažādām, tā bija vīna glāze, vīna vai ūdens glāze, un ar vīna glāzēm var tā testēt, un arī būs tā skaņa. Protams, ja kādam ir kaut kādas kristāla glāzes, kas ir padomju laikos kausēja kalnu kristālu, un no kausētā kalnu kristāla, nevis no smiltīm, bet no kausēta kalnu kristāla bija veidotas glāzes, un viņam bija īpaši tāda skaņa, un tad jūs varat ar tām mēģināt tā paspēlēties. Tas arī būs interesanti. Nelima prasa, vai es varu ielikt aplikācijas nosaukumu. Jā, es varu ielikt aplikācijas nosaukumu, kas ir manā telefonā, bet viņas ir vairākas, un to var atrast internetā vai aplikāciju tajā Play Marketā, Androidam. Es nezinu, kā ir ar Apple'iem. Bet labi, es ielikšu to nosaukumu, pierakstīšu sev to kā aplikāciju. Jā, un tad mērot tās frekvences, jūs varat dažādi spēlēties un arī klausīties kādiem mūzikas instrumentiem un ezotēriskiem mūzikas instrumentiem, kādas ir tās frekvences, kādas ir tās skaņas, un arī ļoti interesanti es pamēģināju, kādas frekvences kādās frekvencēs var skanēt mana balss, kad es runāju, kādas ir frekvences un kad tu dziedi, tu vari to balsi augstāk, zemāk, un kādās frekvencēs tev vajag pieskaņot to savu balsi pie konkrētām frekvencēm. Tas arī ļoti interesanti, jo tā prakse, ko Krišnaiti dod, kura saucās Om Chantings, tur arī iet tā attīrīšana ar mūsu pašu balsi, un ar konkrētām frekvencēm, tad tur arī var spēlēties ar to aplikāciju un skatīties, kādās frekvencēs ir jūsu balss, lai jūs varētu pieskaņot to labāk pie tā mērķa, ko jūs gribat sasniegt, ko jūs gribat attīrīt, jo, piemēram, katram enerģētiskam centram piemīt kaut kādas savas frekvences, un tad tādā veidā var arī to izmantot, to informāciju. Tātad tas ir ar minerālu tīrīšanu un ar skanošo trauku, kad jūs tur ieliekat minerālu un skandinat trauku tādā vai citā veidā, cik ilgi to darīt pēc sajūtām. Tas vienmēr ir pēc sajūtām, pēc tām skaņām, ko dod akmentiņš, un dažus akmeņus pēc skaņas jūtot man gribās ilgāk, un dažus mazāk, dažas reizes ieskandinu un ilgāku laiku paturu, un dažus pietiek ar bišķiņu. Ja? Tāpēc to jūs pēc sajūtām mēģināt saprast paši. Tālāk,
Nākamais, par ko es gribu pastāstīt, ir nelimīts. Nu, mēs viņu nosaucām par nelimītu, un tā tad tālāk pasaulē viņš ies ar tādu nosaukumu, un man ļoti patīk šis nosaukums. Paldies, Nelima, tev par skaistu diplomu darbu par nelimītu. Tu, protams, ka daudz vairāk vari pastāstīt vēl tagad par šo akmentiņu, un jā, vienkārši fantastisks pagājušajā nodarbībā es jau ieminējos, man bija kaklā kuloniņš, un jūs jautājāt, kas tas ir par akmentiņu, un es izdomāju tā parādīt jums viņu vairāk un bildēs, kā viņš izskatās, tas skaistums. Kreisajā pusē jūs redzat bildīt, kur viņš ir neapstrādāts, tātad tas ir fuksīts ar rubīnu un kienītu, un skaista bumba ar ļoti smuku sirsniņu, un tad tādi gabaliņi apstrādāti, un tad arī lodītes rotām, ko var iegādāties internetā un uztaisīt sev skaistu, fantastisku rotu. Fuksīts ar rubīnu un kienītu man ļoti, ļoti patīk. Kā es jums jau teicu, tā nozīme ir tāda, ka pakāpeniski pēc slāni aiz slāņa mēs ejam pie sava mērķa, nesteidzoties, ļoti brīvi un viegli izpaužoties un sasniedzam to savu, attīstam to savu lietu, kas mums patīk, ko mēs mīlam, attīstam līdz augstam līmenim, līdz tādam varas līmenim, es pat tā teiktu, ja, tādam pasaules līmenim, valsts līmenim, nu, kaut kādā tādā veidā es to nosauktu. Un no kurienes tas viss nāk, es tūlīt tad pastāstīšu sīkāk, kāpēc no kurienes ir radies tas viss apraksts. Kas nāk tajā minerālā, es nenosaukšu viņu par minerālu, protams, viņš ir, to var nosaukt par iezi, kad savienojās daži minerāli vienā kopā, nu tas jau ir iezis, un viņš neaug kā, viņš nevar izpausties kā kristāls, jā, viņš ir visi tie minerāli sauguši kopā vienā tādā masā, un tā tad tālāk es stāstīšu, kādi tur ir minerāli, kādas ir viņu daudz maz īpašības un kā tas viss savienojas kopā. Tātad pamatā ir vizliņa fuksīts, jā, tātad vizlu grupa, vizlas, es domāju, ka visiem ir saprotams, kas ir vizlas, tā vizliņas vienmēr aug tādām plāksnītēm slāniņiem, jā, un vienā virzienā viņus viegli sadalīt, un tos slāņus, un otrā virzienā viņu gandrīz nav iespējams salauzt, ja, kaut kādā veidā, vai ļoti, ļoti grūti to paveikt. Un vizlu grupā ir vairāki minerāli, un viens no viņiem ir muskovīts. Muskovīts mēdz būt dažādās krāsās, bet, kad muskovīts ir iekrāsots ar hromu, tas viņš saucās fuksīts. Ja tātad muskovīta paveids zaļā krāsā, ja iekrāsots ar hromu, saucās fuksīts. Un tāds smukums, ja, slāni aiz slāņa, mierīgi, pakāpeniski, mēs ejam līdz savai harmonijai. Sasniedzam to savu iekšējo, ārējo, nav starpības savus īstenībā ārējo pat vairāk harmoniju, jo fuksīts tomēr ir ļoti košs un pilns ar jaunām idejām, kā to paveikt, kā sasniegt to harmonijas stāvokli, jā, izejot no zaļas krāsas. Un tas viss notiek pakāpeniski, un mēs nekur nesteidzamies, mēs mākam atdalīt notikumus, mākam visu redzēt, mākam visu saplānot, mākam visu salikt pēc kārtas un salikt vajadzīgā secībā. Tas ir pats galvenais. Un tā, tūlīt paskatīšos, ko es vēl varu piebilst klāt. Jā, viņš ir ļoti mīksts, 2,5 mīkstums, ļoti maigi, to dara ļoti mīļi, mierīgi, un monoklīnā singonija palīdz tam turēt to virzienu un iet tajā virzienā, kādā
just to atbalstu un iet tajā virzienā, kurā mums vajag. Tātad, kas tur vēl ir? Koruns. Koruns, minerāls koruns, un viņa sarkans paveids rubīns, ja. Rubīns ir bargs, ciets, ja, viņš pēc pats cietākais minerāls mums ir dimants, ja, un otrais pēc cietības ir koruns. Tātad korundam ir 9. cietība, viņš ir ciets, viņš ir bargs, viņš liks darīt to, ko vajag, viņš prasīs disciplīnu. Disciplīnu attiecīgi sarkanai krāsai, tātad vara, spēks, enerģija, iet, darīt, sasniegt mērķus, un te ir ļoti, ļoti liels akcents tieši uz mērķiem, tieši uz to virzienu, jo trigonālā singonija, viņa ir uz mērķi. Ja? Tātad sasniegt to mērķi, jebkurā veidā, dažreiz rubīns pat iet pa galvām, viņam vienalga galvenais, lai sasniegt to mērķi, un viņš māk saskatīt to mērķi, un tad iet. Tāpēc viņš ir tāds ļoti, ļoti spēcīgs vadoņu akmens un visādu vadošu amatu cilvēku, jo viņš palīdz sasniegt tās virsotnes. Nākamais, kas ir kianīts, tajā visā viņš, kianīts viens no maniem mīļākiem, viņš ir brīvs, jā, viņam ir triklīnā singonija, ļoti brīva, eju, kur gribu, daru, ko gribu, daru to mierīgi, brīvi, izpaužos un viegla, brīva izpausme, tā kā gribās, jā. Ļoti interesanti, kad viņi visi savienojās kopā fuksītā, tad jūs redzat, fuksīts ir, nelimītā, ja, kad viņi savienojās, tad jūs redzat, kad fuksīts ir visapkārt, tas zaļais, un kianīts tā kā apskauj rubīnu, ja. Tātad viņš bišķiņ pietur to rubīnu un nepadara viņu tik bargu, kāds viņš ir, bet viņš tomēr pasaka, ka, tomēr es varu brīvi izpausties un nevajag man tik bargi lamāt par to, ja es gadījumā kaut ko ne tā izdaru vai kaut kur novirzos, jo tomēr, kad mēs daram, attīstam mūsu lietu, kas mums patīk, jo tas viss ir virzīts tas viss ir dēļ harmonijas, par kuru mums sludina fuksīts tomēr. Un ja es paskatos vēl pa labi, pa kreisi un kaut kur bišķiņ novirzos, tad tas viss ir, tas dod man to brīvību un tas padara manu projektu košāku un interesantāku un brīvāku un kreatīvāku un arī izpausmes ziņā. Bet tomēr rubīns stāv pie tā visu un kontrolē un disciplīnu pieprasa kaut kādu dēļ savas tās cietības, un tomēr viņš neļauj kianītam novirzīties kaut kur malā, viņš tur to virzienu, tur to mērķi, un fuksīts pa sliedēm, pakāpeniski mēs ejam tur, kur mums vajag. Tātad ļoti, ļoti interesants sanāk tās kopsavilkums, ka mēs, mērķis mums ir un tas mērķis mums velk, to mums nodrošina rubīns, mēs ejam pa sliedēm kopā ar fuksītu, bet pateicoties kianītam, mēs pa ceļam vēl skatāmies pa labi, pa kreisu un paņemam kaut kādas vēl jaunas idejas tam visam un vēl sludinam visu to, ko mums gribās pateikt, vēl pa ceļam sludinam apkārt, ja? Tā kā, tas arī tā ļoti, ļoti, ļoti radoši. Ļoti smuks un interesants komplekts. Un paldies tev, Nelima, par to, ka tu viņu izvēlējies, un viņš ļoti tev skan un ļoti tev piestāv un ļoti
parāda tevi tādu, kāda tu esi. Vienkārši fantastiski. Tāpēc mēs viņu nosaucām, es viņu nosaucu par nelimītu, un meitenes man piekrita, un tā tad mēs tālāk, tā kā šim akmentiņam nav nekāds nosaukums, viens vienots, un ļoti gari sanāk teikt fuksīts ar rubīnu un kianītu, un tāpēc es nolēmu viņu tomēr nosaukt vienā vārdā, un tas būs nelimīts. Nākamais, par ko es gribu pastāstīt, bija jautājums par to, kas ir lazurīts un ko viņš dod. Lazurīts pamatā iet ar pirītu kopā. Tie zelta spīdumiņi, ko jūs redzat bildē, ir pirīts. Un lazurīts bez pirīta gandrīz nav sastopams, ir sastopams, bet tas ir baigais retums. Tātad pirītam ļoti patīk ar lazurītu draudzēties kopā. Un lazurīts ir koši zils. Un lazurīts ir viens no spilgtākiem Jupitera akmeņiem. Jā, tātad paplašināties, bet strukturizēti, liela autoritāte. Ja mums vajag ar vienu vārdu raksturot akmeni, tad lazurīts ir autoritāte. Jā, viņš dod to autoritāti, viņš dod to pirīts, viņam dod to spīdumu un to fundamentalitāti, to smagumu, jā, arī pirīts viņam iedod jebkurā gadījumā. Un zilā krāsa tomēr ir ļoti autoritātes tāda krāsa, un vieduma krāsa, un domu krāsa, prāta krāsa arī, bet tāds miers, nosvērtība, jebkuru, ja jūs paņemat cilvēku, kam ir autoritāte, viņš ir tāds, viņš ir nosvērts, viņš ir mierīgs, viņš vienmēr visu var panākt, visu var sasniegt, viņš vienmēr cenšas attīstīties un attīstīt sev visu apkārt, ja, un lazurīts ir par to. Tātad viņš ir viens no labākiem pasniedzēju akmeņiem, ja, kad vajag uzstāties pretī auditorijai, viņš dod to autoritātes sajūtu, kad citi cilvēki uzreiz ciena jūs vairāk, ja jums ir kaut kādas lazurīta rotas, jā, tas notiek neapzināti, tas notiek automātiski, jā, un tad ar lazurīta rotām jūs arī spīdat vairāk, un jums arī ir uzreiz tāds nopietnums klāt, jā, protams, nesājot lazurīta rotas un muļķojoties, ļoti, ļoti tīzli izskatīsies, jā, jo tas cilvēkiem būs uzsprāgs smadzenes, būs tas diskomforts, ja, nesapratīs, ka it kā jābūt tam cilvēkam nopietnam, bet viņš te ākstās kā muļķis, ja, tāpēc, ja jūs gribat ākstīties, tad jūs ņemat kaut ko brīvu, kā heliolītu, piemēram, un tad jūs varat darīt un ņemties kā gribat, bet, ja jūs ņemat lazurītu, tad gan lazurītam, gan pirītam ir kubiskā singonija, un viņi ir tādi ļoti, ļoti nopietni, nosvērti, jā, pirīts dod to dzirkstelīti, tā, lai bišķiņi iespīdās viss tā, lai tomēr visi pamana, jā, jo autoritātei jābūt pamanāmai, jā, tā tad bišķiņi vairāk tā spīduma, lai visi pamana, un arī lazurītam pašam ir tā zilā krāsa, košāk zilā krāsa, kas runā par to, kad viņš vairāk ir vērsts uz āru, uz publiskumu, lai patiktu sociumam, lai sociums novērtātu un lai sociums tomēr pievērstu uzmanību. Tāpēc lazurīts ir ļoti, ļoti daudz par autoritāti visā, jebkurā ziņā. Nu, un, protams, ka kakla centrs, jā, tā ir uzstāšanās, tā ir publiskošana un attīstība, visu apkārt attīstīt, lai viss aug, lai viss paplašinās, nu, tas arī tāds tipisks Jupiters, ja. Ļoti bieži lazurītam nāk arī klāt tie baltumiņi, ko jūs redzat. Protams, ka dārgākais un cēlākais lazurīts ir tīri zils ar pirīta iekļaujumiem, vai pat bez tiem, bet
ļoti bieži, tie lētākie eksemplāri ir ar baltu kalcītu, un jo vairāk tas baltais kalcīts ir klāt, jo lētāks lazurīts ir, un tāpēc ķīnieši arī ņem un to kalcītu iekrāso zilā krāsā, lai viņš tomēr ir koši zils, bet viņi nepārdod viņu dārgāk, viņi uzskata, ka tā smukāk izskatās, bet, priekš kam ķēpāt akmeni, es nevaru saprast. Bet, labi, tās jau ir citas tēmas. Un, jā, tas kalcīts tad dod tādu maigumu, tādu mīkstumu bišķiņu. Viņš jau vairs, jo vairāk tas kalcīts klāt, jo mīkstāks viņš ir un jo maigāks un mīkstāks, bet tajā pašā laikā tā svētība, tas nevainīgums nāk arī baltās krāsas klāt, un kā mīkstums kalcīta nāk arī klāt, un viņš tāds vairāk jau paliek par tādu skolotāju, kam ir autoritāte, bet tādu, kas ir maigāks tomēr, ja, ne autoritārs, ja, bet autoritāte. Tātad tas ir par lazurītu daudz maz. Ja vēl kaut kādi jautājumi, tad jūs droši uzdodat, bet man liekas, ka es, daudz maz par lazurītu pastāstīju. To pašu galveno domu. Protams, ka katram akmenim ir ļoti, meitenes, kas rakstīja diplomu darbus, zina, cik vienam akmenim ir ļoti, ļoti daudz īpašības, ļoti daudz kaut kādas no visādām pusēm var uz viņu skatīties, un viens un tas pats akmenis vairākās sfērās var kaut ko savu dot. Bet tomēr ir kaut kas tāds, kas izceļās vairāk un tā pamatdoma. Tātad to pamatdomu lazurīta es pastāstīju. Un lazurīts, jā, viņš ir minerāls, viņš ir tikai zilā krāsā, un viņš nemēdz būt citās krāsās, viņam nav nekādi paveidi, kāds viņš ir tāds vienkāršs variants, ja, jo tie viss sarežģītākais laikam ir kvarts, kuram ir, nezinu, cik tie, es vēl neesmu skaitīt, bet tu nevar saskaitīt, jo visu laiku parādās kaut kādi jaunas versijas kvarca, un ar visādiem iekļaumiem un tā tālāk, un izpausmēs dažādās. Bet vēl viens ļoti sarežģīts akmens ir coizīts, kuram 3 paveidi ir un kuri pilnīgi atšķirās pēc izskata. Ja jau es ieminējos, tad kaut kādā vienā no nodarbībām jums vajadzētu parādīt vismaz kā pierakstīšu sev, kā coizīta paveidi atšķirās un kā izskatās pilnīgi dažādi. Labi, tas bija lazurīts. Un tagad es pastāstīšu par lazurītes pastāstīju. Jā, tagad es stāstu par, arī bija jautājums par, kas ir serpentīns, čūskakmens, kas tas tāds ir un nevar saprast vispār, ja. Jā, Santa, lūdzu par lazurītu, jā, sulīgs akmens, ļoti patīk nesāt, tātad jums uz doto brīdi ir vajadzīga tā autoritāte, tā autoritātes sajūta, kaut kur varbūt ejat kaut kādos pasākumos, ejat kaut kur cilvēkos, jo lazurīts tomēr ir tāds publisks, jā, viņš dod to publiskajās vietās, kaut kur uzstāšanās, viņš dod to autoritātes sajūtu un citi cilvēki tad to cilvēku tā uztver. Lieliski. Tātad par serpentīnu. Serpentīns, čūskakmens, visi no jums dzirdēja kaut kādus tādus nosaukumus, un tad nevar saprast, ko tad tas īsti nozīmē, un kas tad tas par minerālu tādu, ja? Nē, ne čūskakmens nav minerāls, ja? Serpentīns daudz maz ir zinātnisks nosaukums, bet čūskakmens, protams, ir tautas akmens, tautas nosaukums vienkārši, ja jūs redzat pa vidu tas eksemplāriņš, viņš ļoti līdzīgs kaut kādai varbūt čūsku ādai, kādam likās savā laikā, un tad tika nosaukts par čūskakmeni, un tad tas nosaukums tautā tāds visur sastopams. Un tas ir tas pats, kas serpentīns, bet nosaukums serpentīns viņam arī nav īsti, tas nav minerāls. Ir konkrēti
ja mēs skatāmies šo akmeni, tad tas ir zinātniski nosaukts serpentīna žats. Žats tas ir iezis, žadi mēdz būt dažādi un ar dažādu sastāvu, un žats nav nefrīts nekādā gadījumā un nav žadīts, ja? Nepareiz pateicu, nefrīts ir žats arī, ja? Bet nefrītam nav nekāda sakara ar serpentīnu, ja? Pilnīgi cits sastāvs, pilnīgi viss cits, un tāpēc ļoti liela nesaprašana sanāk visur, kas ir žats un ka žats esot nefrīts, un tāpēc ļoti bieži serpentīnu pārdod kā nefrītu, jo tur tas juceklis sanāks, jo serpentīns arī ir žats iezis, un nefrīts arī ir iezis žats, un tad kurš, ja? Un ļoti bieži dēļ tiem nosaukumu jucekļiem sanāk pārdod ne to, ko mēs gribam nopirkt, bet īstenībā par to nevar vainot vairākus no tiem tirgotājiem vainot, jo pašā zinātnē pašā mineraloģijā ir bišķiņ juceklis ar to žats, jā, ar to nosaukumu žats. Es uzskatu, ka tomēr katru kaut kādu veidu darētu nosaukt kaut kā citādāk, jo, serpentīna žats, nefrīta žats, un tad tirgotājs noķer tikai to nosaukumu žats, un tas, kas tur pārējais, ir pilnīgi vienalga. Serpentīns ir lēts, nefrīts ir dārgs, un tad sanāk, ka, protams, ka serpentīnu pārdot par nefrīta cenu ir daudz izdevīgāk. Te tāds juceklīts, jā, bet tātad par serpentīna žadu mēs tagad runāsim. Tas, ko jūs redzat savās bildēs, tas ir serpentīna žats. Un serpentīna žats, tas ir iezis, kurš sastāv no 3 minerāliem. Tātad serpentīns nav minerāla nosaukums, ja, bet tas ir ieža nosaukums, kurš sastāv no 3 minerāliem. Un tie 3 minerāli ir antigorīts, hrizotīls un lizardīts. Ir ļoti interesanti tas, ka visiem trijiem minerāliem ir pilnīgi vienāda ķīmiskā formula. Vispār visi dati, ko mēs ņemam, cietība, blīvums, singonija, viss ir absolūti viens un tas pats, bišķiņa atšķirās, jā, singonija, protams, viena un tā pati, antigorīts ir bišķiņ cietāks par hrizotīlu un lizardītu, un attiecīgi lizardīts ir, nedaudz brīžiem varbūt smagāks par pārējiem, bet tas ir minimāli. Tāpēc, jebkurā gadījumā tās īpašības viņiem ir daudz maz vienāds. Un tagad es parādīšu jums vienkārši to atšķirību. Šis ir antigorīts. Viņš ir vairākumā gadījumu tāds, viņš ir tas cietākais no viņiem, un viņš ir vienveidīgs tāds vairāk. Nevienveidīgs. Viņam vienalga tā struktūra, tā strīpiņu struktūra ir, bet viņam tā krāsa arī ir tāda, viņš biežāk ir sastopams tādā zilganā krāsā, kā pa vidu jūs redzat eksemplāru, tādā krāsā viņš ir biežāk pat sastopams. Viņi vienalga ir ļoti līdzīgi pēc hrizotīls, jā, hrizotīlu bieži var sastapt. Antigorītu neesmu redzējusi bumbiņās rotām, hrizotīls ir ļoti bieži sastopams bumbiņās rotām, labajā pusē jūs redzat, dažādas figūriņas no viņa arī taisa. Hrizotīls ir arī no asbestiem, tātad viņš aug tādiem matiņiem, pa vidu jūs varat to redzēt, tātad, ja kādam ir tāds eksemplārs ar matiņiem, tad baigi tos matiņus ieelpot nevajag, jā, jo tas ir ļoti kaitīgi mūsu plaušām. Tas ir hrizotīls. Atsevišķi viņš ir sastopams daudz, visur, kur. Man, diemžēl, ir tikai lodītes, bet tā kaut kā man laikam nebija trāpījies vēl eksemplārs kā galtēts vai tāds jāls gabaliņš. Un nākamais ir, un hrizotīls ir tādiem matiņiem, tas ir ļoti tipiski. Un nākamais ir lizardīts, kas arī ļoti bieži sastopams tirgu, gan kā vienkārši akmeņi, gan tādas bumbiņas, ka tās gaiši zāles, zaļās, necaurspīdīgas bumbiņas,
viņas ir, tas ir lizardīts. Tātad gaiši zaļš, viņš no viņiem visiem ir visgaišākais, un viņš mēdz būt viendabīgs, kā jūs redzat tās lodītas rotām, un mēdz būt bišķiņi ar kaut kādiem vēl citu minerālu iekļāvumiem, bet jebkurā gadījumā viņš ir gaiši, tāds zāles zaļš un pilnīgi necaurspīdīgs. Man pašai ļoti smuks zilonītis no tāda arī, un bumbas ir, viņš tāds ļoti, ļoti smuks tiešām. Tā, un vēlreiz parādīšu, kā tas izskatās viss kopā, kad viņi visi sajiet kopā. Un tad te var redzēt, ja, ka tas gaišais ir tas lizardīts, tās tur strīpiņas ir tas hrizotīls vairāk, ja, un tie tumšie plankumiņi parasti ir tas antigorīts. Ja, un tad viņš, serpentīns sastāv no 3 minerāliem, un pats serpentīns, protams, ka ir iezis, nevis minerāla nosaukums. Viņš sastāv no 3 dažādiem minerāliem. Un šūskakmeņs mums ir tikai vienkārši tas nosaukums, tirgošanas un tautas nosaukums, tā es to varētu pateikt. Vēl man palika daži jautājumi neatbildēti, bet uz tiem jautājumiem es atbildēšu jau nākamreiz, jo šodien mums jau laiks viss ir izgājis, un tātad pārējos jautājumus es nākamajā ceturtdienā pastāstīšu. Tā, atgriezīšu sevi atpakaļ, jā, tātad. Nu, es ceru, ka daudz interesantas informācijas es jums pastāstīju, un es ceru, ka viss bija skaidri, viss bija saprotami. Ja jums rodās papildus jautājumi par to, ko es jau pastāstīju, jūs droši rakstat komentāros vai man privāti, un arī jebkurus citus jautājumus par minerāliem, kas jums rodās, jūs droši rakstat man, un tad nodarbībā es par to pastāstīšu. Jūs varat sūtīt kaut kādas savas bildes vai vēl kaut ko, un tad to mēs arī varam apspriest, ja tas ir interesanti visiem pārējiem, tad, protams, kad visas interesantas tēmas mēs varam apspriest arī šajās nodarbībās. Nu ko, man bija prieks jūs redzēt un bija prieks ar jums komunicēt, un man ļoti patīk, kad jūs skatāties, kad jūs komentējat, kad jūs piedalāties kaut kādā apspriešanā, un mani tas ļoti uzlādē, un paldies jums liels. Es jūs mīlu un tiekamies nākamnedēļ. Atā, lai jaukas brīvdienas!